Materiāli ir daudz un dažādi, un tiešām nemaz nav viegli izvēlēties pareizos, īstos un atbilstošos. Sveiki, Sergej! Sveiki, Anci! Tev būs lieliska iespēja uzzināt par šo visu būvbāzi fórumā. Un iesim ofisā, es tev visu pastāstīšu. Sergej, vai šis ir ikgadējs pasākums? Šis pasākums notiek pirmoreiz Latvijā, bet mēs plānojam viņu rīkot ikgadēji. Kāpēc vispār radās tā doma, ka vajadzētu rīkot šādu fórumu? Skaties, Anci, mēs zinām, ka katrā būvniecības posmā ir daudz problēmu. Profesionāli zina, kā viņus risināt. Mēs gribam apmācīt gala patērētājus, lai viņi saprastu, kā rīkoties katrā situācijā, kā kontrolēt procesu, kā kontrolēt budžetu, lai viņiem būtu tās zināšanas. Profesionāli iedos šos padomus, parasti cilvēki var uztaisīt sev spīkeri. Mums bija viens tāds gadījums, producentam izdomājām mainīt logu ailes ar dzīvokļa siltināšanas komplektu, izlauzām visu, un izrādījās, ka tur tikai turās uz putām vispār, un arī izmērs nav pareizais logam sākumā nomērīts, un dažādi augstuma tiltiņi ir uzbūvēti. Var sakot, ir pilnīgi absolūti neprofesionāli ielikts logs. Vai arī par to stāstīs šajā formā? Tāpēc, Anci, tur būs pasākuma cilvēki ar šo lielu pieredzi. Šeit mēs redzēsim tādas tēmas, kā zemes gabala izvēle, projektēšanas posmi, kritēšanas īpatnības privātmāju būvniecība, materiālu izvēle. Varēs izstrīdēties bloki labāk, vai koks labāk, vai ķieģelis labāk. Katrs parasti cilvēks uzzinās, kādi ir plusi un minusi katrai no sistēmai. Faktiski tad aptvers visu to procesu, kas saistīts ar pat zemes gabala izvēli, mājas būvniecību un arī dzīvošanu tālāk šajā mājā. Jā. Sveiki, Raimonda, uzreiz pat tiešo jautājums. Kā tu domā, vai būvējot privātu māju ir vajadzīgs būvuzraugs? Katras mājas būvniecībā ir nepieciešams zinošs projektu vadītājs un būvuzraugs, kas palīdz saplānot darbu secību un budžetu. Jo 80% gadījumu, kad klienti paši būvē savus privātu mājas, agri vai vēl viņi vēršās pie speciālista. Jo vēlāk viņi vēršās pēc palīdzības, jo dārgāks ir izmaksas šos jautājumus risināt. Vai tev ir kāds spilgts piemērs, ka jau tās ziepes ir savārīts? Tad, kad klients pats uzaicina kompāniju, kas liek logus, bieži vien netiek pateikts precīzi darba uzdevums. Atbrauc šīs kompānijas, nomēra logus, izgatavo, atved uz objektu, ieliek. Izrādās nav tāds sīkums kā iekšējās vai ārējās hermetizējušās lentes. Bija viens gadījums, kad klients nopircis nepabeigtu jaunbūvu. Sādzis bija pats būvniecības darbus, uzaicinot brigādi. Pēc kāda laika viņš saprata, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Un tad viņš bija sācis meklēt pēc palīdzības. Un tad, kad mēs ieradāmies, vienkārši bija katastrofa, jo ļoti daudz darba bija izdarīti ne pēc tehnoloģijas, un nācās klientu apbēdināt, ka liela daļa darba būs jāpārtaisa. Lai jūsu māja tiktu uzbūvēta termiņā un plānotajā budžetā, tiekamies 20. oktobrī būvbāzes rīkotajā formā. Un, Anci, es jūs ielūdzu šī pasākumā. Paldies! Un tā tiekamies 20. oktobrī Ķīpsalas hallē. Man biļetes jau ir, bet jūs, skatītāji, varat iegādāties savas biļetes biļešu servisā. Tiekamies būvbāzes formā. Tas būs noderīgi visiem, kas ceļ, būvē vai remontē.